Laukuma poliklinikā pie reģistratūras lodziņa garas rindas nestāv, bet tas gan nenozīmē, ka iedzīvotāji kļuvuši veselāki un vajadzības gadījumā pie vajadzīgiem speciālistiem vai izmeklējumiem tiek ātri un raiti. Pašlaik mēs esam pierakstu pie speciālistiem un uz izmeklējumiem tā kā apturējuši, jo uz doto mirkli vēl mēs neesam saņēmuši līgumu no Nacionālā veselības dienesta. Un tā doma ir tāda, tad, kad līgums atnāks, tad mēs arī izvērtēsim kvotas un tad arī pierakstu atsāksim. Un tas būs uz kādu mēnesi? Es ceru, ka šodien mēs līgumu saņemsim. Un tad mēs turpināsim pierakstu uz aprīli. Pašlaik līdz aprīlim mums ir pierakstīti tie populārākie speciālisti, kas ir pieprasītākie. Tas ir acu ārsts un vēl mums ir ehokardiogrāfijām arī pieraksts pilns. Reģistrators stāsta, ka visbiežāk cilvēki zvanot pa tālruni un ikdienu nāk sateikt ap 20 līdz 30 pacientiem. Jau pagājušā gada nogalē kvotas pārstrādātas kardioloģiskiem izmeklējumiem, endoskopijai un datortomogrāfijai, bet no speciālistiem visilgāk jāgaida pie acu ārsta. Līdzīgi pieprasījums sadalījies arī šogad. Janvārī ļoti ātri pierakstījās janvāris, februāris un arī marts, jo pieprasījums pēc speciālistiem ir. Un līdz ar to, ja ir lielāks pieprasījums nekā iespēja pieņemt, tad, protams, ka veidojās rinda. Otrs, mēs pagaidām nezinām savus ciparus. Te pašā laikā valsts apmaksāto pakalpojumu grozā ir, piemēram, fizioterapija vai pēcinsulta mājas aprūpe, kur kvotas netiek izpildītas. Tāpēc mediķi uzskata, ka vislabāk šo sistēmu sakārtotu princips naudas seko pacientam. To, ko mēs redzam ikdienā, ka šis te piedāvājums un pieprasījums nesakrīt bieži vien ar tām kvotām, kuras mums iedod. Ir tādas lietas, kuras vajadzētu, ko cilvēki pieprasa vairāk, kā radioloģiskie izmeklējumi, kā sonogrāfiskie izmeklējumi, tādas pozīcijas, kurām mums pietrūkst naudas, un savukārt ir pozīcijas, kuras mēs nevaram izpildīt, kuras paliek pāri. Bieži vien kā fizioterapija vai mājas aprūpe mājās, atsevišķās pozīcijās aiz apstākļi tā, ka nav šī pieprasījuma. Un paņemot pagājušā gada faktu, es ceru, ka ļoti nopietni izvērtēs un kaut ko arī pārvērtēs, kam iedot vairāk naudas, kam iedot mazāk. Pat labāk tiek strādāts pēc apjoma 1/12 daļa no pagājušā gada kvotām, bet ilggaidītais līgums tiek solīts vien 4 mēnešiem, un tas nozīmē, ka pierakstīties pēc līguma saņemšanas un kvotu izvērtēšanas varēs vien uz aprīli, bet pēc tam riņķa dances sāksies no gala.